Labvakar! Sporta ziņas sāksim ar lielisku vēsti par hokeju. Latvijas valstsienība pasaules čempionāta 5. spēlē izcīnīja ļoti svarīgu uzvaru pār ASV izlasi ar 4-2 un uzlaboja izredzes iekļūt ceturdaļfinālā. Spēles sākumā vairāk uzbruka ASV hokejisti, bet Latvijas izlase pretinieku spiedienu izturēja un 9. minūtē izvirzījās vadībā. Mārtiņš Dzierkals no aizvārds izspēlēja ripu uz zonas vidu, kur īstajā brīdī ieslidoja Haralds Egle un precīzi trāpīja augšējā vārtu stūrī. Turpinājumā iespējas gūt vārtus bija gan mūsējiem, gan amerikāņiem, bet rezultāts nemainījās un pirmā trešdaļa noslēdzās ar 1-0 Latvijas labā. Otrajā periodā mūsu hokejisti nopelnīja 2 noraidījumus un otrais vairākums ASV izlasē izrādījās veiksmīgs. Metjūt Kačaks pie tālā vārtu staba pielaboja partneru mesto ripu un panāca izlīdzinājumu. Trešā perioda pirmajā pusē Latvijas izlase atguva vadību. Balcera metiens ātrajā uzbrukumā tika atvairīts, taču Vilmanis bija pirmais pie vārtsarga atsistās ripas pārvirzīto uz otru vārtu pusi, kur Denis Smirnovs raidīto vārtos. 2 minūtes pirms pamatlaika beigām ASV nomainīja vārtsargu pret 6. laukuma spēlētāju, ko izmantoja Sandis Vilmanis, pārterot ripu un iemetot to tukšos vārtos. Amerikāņi ļoti ātri viens vārds atguva, taču pēc centriemetiena atkal veiksmīgs bija Vilmanis, kurš vēlreiz meta tukšos vārtos un Latvijas izlase svinēja skaistu un pelnītu uzvaru ar 4-2. Par labāko spēlētāju mūsu komandā tika atzīts Kristēls Gudļevskis, kurš atvairīja 45 no 47 pretinieku metieniem. Mums vienkārši pašaizliedzīgi un vienkārši spēlējām. Mēs neizdomājām neko jaunu, dabījām ripas ārā, ka viņas vajadzēja, un nobloķējām tad, kad vajadzēja. Un es uztaisīju sēvu tad, kad vajadzēja, un uzbrucēju iemet tad, kad vajadzēja. Tā, kad pa lielam visu savu darbu izdarīja. Jau rīt Latvijas izlasēja nākamā spēle pret Lielbritāniju. Hokeja studiju skatieties no 16:30. Šovakar pēc Vācijas un Austrijas komandu spēles tiešaids LTV7 ēterā kā ierasts būs hokeja apskats, kurā pie Āna Rauziņa viesosies mūziķis Roberts Vanāks un hokejists Gustavs Ozoliņš. Vakarā 5. uzvaru 5 spēlēs izcīnīja Somijas hokejisti, kuri ar 4-0 pārspēja Lielbritāniju. Zviedrija ar 3-0 uzvarēja Itāliju un tika pie 3. panākuma turnīrā. Pirmo uzvaru izcīnīja Dānijas izlase, kas ar 4-0 atstāja sausā Sloveniju. Ar 2 vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās Patriks Rasels. Čehijas hokejisti ar 3-2 pārspēja Slovākiju. Uzvaras vārtus diskutablā veidā ar slidu guva 40 gadus vecais Romāns Červenka. Sastā uzvaras 6 spēlēs mājniecei Šveicē, kas ar 9-0 sagrāva Ungāriju. 3 vārtus guva aizsargs Romāns Jozi. Dimanta līgas 2. posmā vieglatlētikā ļoti tuvu pasaules rekordu labojumiem bija ASV barjeras sprintere Masai Rasela un Ķīnas šķēpmetēja Jaņa Cziģi. Rasela 100 metru barjeras skrējienu veica 12,14 sekundēs, tikai 2 simtdaļas lēnāk par pasaules rekordu. 18 gadus vecā Cziģi šķēpu raidīja 71,74 centimetru tālu. Tas arī ir otrs labākais rezultāts vieglatlētikas vēsturē. Brazīlietis Alisons dos Santos 400 metrus ar barjerām veica 46,72 sekundēs. 200 metros teicams rezultāts jamaikietei Šerikai Džeksonai 21,87 sekundes. Stanley Kausa rietumu konferences finālā Lasvegasas Golden Knights viesos ar 3-1 pārspēja Colorado Avalanche un sērijā panāca 2-0. Avalanche līdz 3. perioda vidum bija vadībā ar 1-0, bet tad viesi panāca izlīdzinājumu, izvirzījās vadībā un iemet arī tukšos vārtos. NBA rietumu konferences finālā Oklahoma City's Thunder izbraukumā ar 123-108 uzvarēja San Antonio Spurs. Lai gan mājnieki maču sāka ar 15-0 izrāvienu, čempioni atguvās, pārņēma iniciatīvu un panāca vadību sērijā ar 2-1. Uzvarētājiem Šejs Gildžess Aleksandrs izcēlās ar 26 punktiem un 12 rezultatīvām piespēlēm. Noskaidrot finālisti ULB Eirolīgā. Pirmajā pusfinālā līdzinējā čempione Stambulas Fenerbahče ar 61-79 piekāpās Pireja Olympiakos, bet 2 Spānijas klubu duelī Madrides Real ar 105-90 pieveica Valenciju. 25 punktus uzvarētājiem guva Mario Hezonja, bet Ahilē cīpslas savainojumā iedzīvojās uzbrucējs Usmans Garuba. Latvijas sieviešu volejbola valstsienība aizvadījusi pirmo no 2 pārbaudas spēlēm pret Igauniju. Turpina mūsu korespondents Normons Melderis. Pirmā pārbaudas spēle līdzinājās amerikāņu kalniņiem, jo bieži veiksmīgas epizodes mijās ar kļūdām. To veicināja arī tas, ka Latvijas izlases galvenais treneris Daniela Mario Caprioti visu laiku rotēja komandas sastāvu, lai pie spēlēšanas tiktu visas volejbolistes. Mainīts tika arī abas cēlājas Elvita Doloto un Elze Reknere, kā arī visas 3 libero spēlētājas.
Pirmajā setā uzvarēja mūsējās, bet otrajā igaunietis revanšējās. Trešais sets atkal piederēja latvietēm, bet ceturtajā ar 7-3 un 18-13 vadībā bija viešņas. Tomēr galotnē mūsējās ar Levinskas palīdzību igaunietis panāca un uzvarēja setu ar 25-23. Visā spēlē Latvijai panākums ar 3-1. Kamēr iespēlējāmies, pretinieci iespēlējās, rotējām sastāvu, ļāvām visām spēlēt. Protams, ka būs kaut kādas tādas, maiņas tajā kaut kādā komandu spēlē, bet kopumā, es domāju, ļoti patīkams. Es domāju, tāds kopums mums sanāca. Rīt Latvijas un Igaunijas izlases aizvadīs otro pārbaudas spēli. Mārtiņš Sesks un Renārs Francis Skandināvijas ralijā pēc otrās dienas ieņem 4. vietu, līderiem Jasparam Vaheram no Igaunijas zaudējot 17,5 sekundes. Par regbiju 7 turpina Normons Melderis. Ar Livonijas regbistu uzvaru Baldūnē noslēdzās Latvijas čempionāta otrais posms regbijā 7. Posmā piedalījās 4 vienības, kas sacentās pēc apļa principa, katrs ar katru vienā aplī. Pēc uzvarām pirmajās 2 spēlēs izšķirošajā mačā par pirmo vietu posmā tikās Livonijas un Baldūnas regbisti. Ieliekot uzvaras pamats jau pirmajā puslaikā, saistošā cīņā ar 19-7 pārāki bija Livonijas spēlētāji un pelnīti saņēma uzvarētāju trofeju. Komandas vērtīgākā spēlētāja balvu ieguva kapteinis Miķilis Jurēvičs. Noteikti nebija viegli, tāpēc, kad pretinieki pēc mums dzinās pakaļ, un tas bija arī gaidāms. Atgriezām komunikāciju, atmodāmies pēc varbūt nedaudz lēnāka sākuma, bet prieks par paveikto. Spēlē par 3. vietu starp Miesnieku un Valmieras komandām krietni pārāk bija Miesnieki, kas uzvarēja ar 39-5. Atgādināsim, ka Livonijas regbisti uzvarēja arī čempionāta pirmajā posmā. Rīgā aizvadīta starptautiskā studentu sporta spēļu otrā sacensību diena, un arī par to stāsta Normons Melderis. Daugavas stadiona vieglatlētikas skrejceļos un sektoros atkal saimniekoja Lietuvas studenti, tomēr atsevišķas uzvaras tika arī mūsējiem. Tā 5000 metru skrejienā pēdējā aplī apsteidzot Kristapu Vārnu, pirmais finišēja Andrejs Bānis. Jā, mēs uzreiz sarunājam, ka tādu karstumu ļoti grūti skriet uz ātrumu. Sākumā mēs gribam uz 15-30 temēt, un pēc 1-2 kilometra mēs sapratām, ne. Šoreiz mēs skriesim uz vietu. Trīssolēkšanā Latvijas studentu saimē otro panākumu sarūpēja Sandis Zenītis. Toties 100 metru barjeras sprintā labākā bija lietuviete Gabija Klimukaite. Augstslēkšanā pārāks par visiem izrādījās viņas tautietis Ignas Bitīnis, bet 200 metru sprintā nepārspēta palika vēl viena lietuviete Akvile Jonauskīte. Futbolā 7x7 vienā no apakšgrupām pirmo vietu ieņēma Latvijas universitātes futbolisti. Volejbolā apakšgrupās triumfēja RSU un RTU volejbolistis, kuras guvušas attiecīgi 2 un 3 uzvaras. Studentiem savās apakšgrupās labākie bija Stradiņa un Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes volejbolisti. 3x3 basketbolā savā grupā pirmo vietu ieguva Latvijas universitātes studenti, bet studentiem līdzīgi veicās RSU basketbolistiem. Pirmo reizi spēlēs iekļautajā padaltenisā ar dažādiem partneriem pagaidām vislabākās sekmes individuāli ir igauniem Pāram Sūrsildam. Savukārt powerliftingā vairākās svara kategorijās čempionu lauri tika Tamperes universitātes studentiem. Turpinājumā, kas jāmaina Latvijas sportā, noslēgusies klubu basketbola sezona, kas atnes virkni negaidītu rezultātu. Intriga bija visaugstākajā līmenī, bet vai to pašu var teikt arī par kvalitāti? To šonedēļ analizēja Andris Auziņš un Raimons Rudzāts. Klubu basketbola sezona Latvijā ir noslēgusies. Neierasts, bet ilgadējais flagmans VF Rīga Latvijas čempionātā šogad palika bez medaļām. Tikpat neierasts bija arī tas, ka finālā sacentās Valmiera pret Ventspilu. Rīgas komandām sadalīja atvēlot 1 bronzas godalgas. Latvijas vicečempionu BK Ventspils ilgadējais ģenerālmenedžers Ralfs Plēnits pret pašreizējo līmeni klubu basketbolā ir kritisks. Tas esot krietni zemāks nekā pirms gadiem 7, nemaz nerunājot par vēl tālāku pagātni. Viņš nepiekrīt tēzei, ka Latvijas vadošo klubu pievienotā vērtība būtu gatavot spēlētājus drīzai nokļūšanai Latvijas izlasē. Kā tas esot bijis kādreiz? Tagad tas tā vairs nav, un es nezinu, kad tas varētu atgriezties. Es nezinu, kurš to misiju var pārņemt, jo visi brauc spēlēt kaut kur ārzemēs, liela daļa. Ja, viņi nolaistām galvām brauc atpakaļ, pazaudējuši pāris gadus. Un, principā, ārzem klubu sistēmām tad ir uzticēta šī nākamā Latvijas izlase, kas būs pēc gadiem. BK Ventspils budžets esot aptuveni 750 000 eiro, un tā lielāko daļu sastāda pašvaldības finansējums. Šī brīža kluba pastāvēšanas mērķis ir vairot lokālu patriotismu, piedāvāt sporta skolas jauniešiem mērķus, ko tiekties, un gādāt par izklaidi vietējiem skatītājiem.
Lai atgrieztos kādreizējos augstumos, kad Ventspils ar labiem panākumiem cīnījās Eiropas mēroga sacensībās, esot jācer uz strauju uzņēmējdarbības uzplaukumu. Ja mēs runājam par attīstību kā tādu, nevis par kaut kādu regresu, grūdienu var dot vispārējā ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos. Nekas vairāk. Reti ir tādi basketbola klubi Latvijā, kuriem nebūtu parādi pret spēlētājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Lielākā daļa spēlētāju un treneri ar to jau ir samierinājušies kā profesijas neatņemama sastāvdaļa. Tas ir izaicinoši. Es neliekšos, protams, ka tas ir izaicinoši. Mēs arī saskārāmies šajā sezonā kādā brīdī, bet pa lielam, diemžēl tā realitāte tāda ir ne tikai pie mums, un tie spēlētāji ar to apzinās. Un īpaši tie, kas jau ir vairāk jau bijuši un saskārušies ar to, saprot, ka tu jau dari to darbu. Skaidrs, ka tas finansiāli ir ļoti svarīgs, bet tu to dari arī jau uz priekšu, un tu cīnies arī par sevi jau nākotnē. Gan mēs tie vietējie spēlētāji, tāpat arī tie leģionāri. Un tad jau beigās jau vienmēr viss arī tiek samaksāts, un ir jāsakoš kaut kur tie zobi un jādara. Tā izvēle dienas beigās ir mūsu rokās. Es varu izvēlēties nespēlēt, es varu izvēlēties iet uz citu profesiju. Par spīti neveiksmīgajai sezonai VF Rīga kaļ liels plāns nākotnē. Klubs no biedrības pārtaps par uzņēmumu un papildinājis savus rindas ar jauniem akcionāriem. Mēs domājam par profesionālo sportu Latvijā tikai un vienīgi kā par savā ziņā labdarību no to cilvēku puses, kas to nodrošina. Un tā ir kļūda. Tā arī kapitāla sabiedrības gadījumā var šis sabiedriskā labuma funkcija palikt. Bet ir jābūt šai komerciālās funkcijas kā minimums ambīcijai. VF Rīga cer tuvāko pāris gadu laikā savu budžetu kāpināt līdz 5 vai 6 miljoniem eiro sezonā, kas būtu aptuveni 3 reizes lielāks nekā pašlaik un sekmīgi startēt Eiropas līmeņa sacensībās. Kā piemēra jaunups min FIBA Čempionu līgas uzvarētājs Rīts, kur budžets ir aptuveni 7 miljoni eiro. Ar ko sākas viņu budžets katru gadu? Ar 2 miljoniem no pašvaldības. Es jums kā cilvēks, kurš visu mūžu piesaist naudu, var apgalvot. Pie 2 miljoniem piesaistīt 4 ir 10 reizes vieglāk. 10 reizes vieglāk, kā pie 0 piesaistīt miljonu. Un, ja kāds man netic, es saku, pamēģiniet. Un te ir jāsaprot, ja mēs vēlamies konkurēt augstākā līmenī, mūsu valstī, pašvaldībai ir jāizlīdzina konkurēt spējas aspektā mūsu ar kaimiņiem. Jaunu pieskatā pašvaldība ar uzvīju šādu vairāku miljonu eiro investīciju atgūt nodokļos. Savukārt Valmiera Glāzvijā komanda aizvadītajā sezonā uzvarēja 3 dažādos turnīros. Tās ģenerālmenedžers Roberts Zeila intervijā ar Latvijas televīziju sākotnēji piekrita, taču visas nedēļas garumā tā arī neatrada tai laiku. Ar stāstu par Latvijas vīriešu basketbola klubu realitāti noslēdzam sestdienas sportziņas turpinājumā. Ilze Skudra iepazīstinās ar laika prognozi. Visu labu!